Rīgas novada domas lēmumu tika izveidota komisija, 5 cilvēku sastāvā, Nīcas vidusskolu direktora amata pretendenti izvērtēt. Komisija izstrādāja kritērijus, pēc kurām varētu izvēlēties nākamo direktora amata kandidātu. Tika izsludināts konkurss, pieteikšanās laiks bija 2 nedēļas, publicējot vietējā laikrakstā un mājaslapā. Kaut gan pēc Latvijas likumdošanas obligāti konkursu nebija jārīko, bet sakarā to, ka toties mēs zinām, ka mēs gribam skolā jaunas vēsmes, spēcīgu kandidātu dabūt, tikai tāpēc ir organizēts tas konkurss. Pieteicās 4 kandidāti, taču pēc mūsu izvirzītām kritērijām tie kandidāti neatbilst tam, ko mēs gribējām gaidīt. Jo mēs gaidījām daudz spēcīgāku kandidātu, līdz ar to mēs noraidījām visus 4 kandidātus. Tad mēs sekojām Rucās piemēram un ieteicām, nolēmām dot iespēju skolas pedagogiem pašiem izvirzīt savu kandidātu no savas vidus. To mēs uzticējām ārotu komitejai ar noteikumu, kad ir kandidātam jāsavāc vismaz 51% balsu vairākums. Varbūt tieši par to pašu procesu var ārobiedrības priekšsēdētāja Andra pastāstīt.